Dabā sākas mūsu saskare ar materiāliem. No akmens, dzelzs un koka mēs esam izgatavojuši visu, sākot ar darba rīkiem, beidzot ar mūzikas instrumentiem. Garets Balārs ir koka stīgu mūzikas instrumentu meistars, bet viņa specializācija ir visaugstākā muzikālā meistarība – vijoles. Vijole patiešām ir lielisks instruments. Vijole ir raksturīgi, ka tā var izklausīties ļoti līdzīgi cilvēka balsī. Tā patiešām var radīt spalgu skaņu. Vai patiešām spēcīgu un zemu. Lai to izdarītu, jums jāprot labi spēlēt. Garets ir tradicionāls meistars, bet viņš ir atvērts jaunām tehnoloģijām. Tagad viņš pieņems jaunu izaicinājumu, kas aizvedīs viņu pie modernās zinātnes robežām. Es vēlos izgatavot vijoli, izmantojot jaunus materiālus un tehnoloģiju. Viņš izmantos termoplastmasas polimēru. Pielietojamā tehnoloģija ir 3D drukāšana. Vai Garets spēs izgatavot vijoli ar skaistu skanējumu no materiāla, kas it nemaz nelīdzinās dabīgam kokam? Saglabāt skanējumu, ko cilvēki ir iemīlējuši, būs ļoti sarežģīti. Tas būs vēl sarežģītāk tāpēc, ka vijole pēc 4 nedēļām tiks spēlēta klausītājiem klātienē. Una Palisere ir spēlējusi uz dažām no lielākajām skatuvēm pasaulē. Viņas repertuārs ir no klasiskās mūzikas līdz pat folkmūzikai un romu mūzikai. Sveiki! Ienāciet! Priecājos ar jums iepazīties! Manuprāt, ja tev ir ļoti laba vijole, tā neviena pakļaujas tavām iecerēm, tā tev arī iedvesmo. Tā tev kaut ko dod, tāpēc tās galvenokārt patiešām ir attiecības starp tevi un instrumentu. Bet vai Una uzticēsies Gareta trakajam plānam? Un ko jūs domājat par 3D drukāšanas ceļā izgatavotās vijoles izmēģināšanu, kad tā būs pabeigta? Es to labprāt izmēģinātu. Vai uzskatāt, ka jums kā vijolniecei ir grūti izdabāt? Jā. Ak vai. Bet vai Garets spēj izgatavot vijoli, kas ir pietiekami laba Unai? Viņa reputācija ir apdraudēta. Nav svarīgi, kādi ir instrumenti ierobežojumi, jo mūzikas skanējums ir atkarīgs no manis. Tradicionālā vijoļu meistara Gareta Balāra amats ietver pastāvīgu mācīšanos. Cilvēks mācās no katra izgatavotā instrumenta, tāpēc ikvienam meistaram tas ir pastāvīgs pilnveidas process. Izgatavojot vijoli 3D drukāšanas ceļā, Garets iegūst pavisam jaunas zināšanas. Šodien viņš ir ieradies Vorikas Universitātē, vadošajā 3D ražošanas centrā. Viņš pieņems vissvarīgāko lēmumu visā procesā, to, kādu materiālu izmantot. Ir iespējams izmantot dažādus materiālus, galvenokārt polimērus, plastmasu, metālus un keramiku. Profesors Gregs Gibons ir materiālu zinātnieks un 3D drukāšanas eksperts. Es uzskatu, Greg, ka vijoles radīto skaņu nosaka tās forma, konstrukcija un izmantotais materiāls. Kādas ir mūsu iespējas? Ar formu nav nekādu problēmu. Skanētais attēls ir precīzs un konstrukcija ir precīza. Visgrūtāk būs atdarināt materiālus, lai skanējums būtu tāds pats. Es domāju, ka tā būs ļoti, ļoti liela problēma. Garets ir gandrīz izlēmis par materiālu, bet viņš vēlas dzirdēt vēl kādu viedokli. Viņa draugs Filipo Protanī arī ir vijoļu meistars. Šie ir 3 paraugi plastmasai, ko var izmantot drukāšanai. No kuras plastmasas tu labprātāk izgatavot vijoli? Dod, es aptaustīšu. Es neesmu īsti drošs. Šis skan ļoti smagnēji. Šis ir nedaudz neskanīgs.
Šim savukārt ir patīkama skaņa. Tam ir dobja skaņa. No šiem diviem es droši vien izvēlētos šo. Tas man šķiet stingrāks. Lai gan Filipo izvēlas to pašu ABS polimēru, Garetu joprojām māc šaubas. Es nedomāju, ka tas vispār var būt pietiekami stingrs. Es tikai ceru, ka tas nesairs. Lai sāktu procesu, Garets pasniedz vijoli ieskanēšanai. No 3000 atsevišķiem attēliem ir izveidots datorizēts modelis, kas tiks izmantots darbām. Un nu pienācis laiks apskatīt datora projektēšanas modeli lielajā ekrānā. Tā pat ir šķiedra, tā ir faktiskā šķiedra. Tā ir faktiskā koka šķiedra, vai ne? Jā, tieši tā. Ja jums iedod Stradivari violi, vai jūs varētu atdarināt materiālu, lai tā īpašības būtu kaut nedaudz līdzīgas? Lai to panāktu, būtu jāveic daudz fizisko materiālu pārbaužu un jāīsteno daudzi fiziskas pilnveidas procesi. Mums atvēlētajā laikā mēs to nevaram izdarīt. Mark, kā jums šķiet, ko mēs varam paspēt izdarīt līdz nākamajai nedēļai? Paveikt uzticēto uzdevumu atvēlētajā laikā ir īsts izaicinājums. Mēs, protams, darīsim, ko spēsim. Pašlaik izredzes izveidot plastmasas vijoli ar patīkamu skanējumu nešķiet daudz sološas. Garets uzskata, ka vijoles skanējums ir atkarīgs no tā izmantotā koka, un viņa vijoles vienmēr ir izgatavotas no egles. Koks ir ļoti svarīga vijoles izgatavošanas sastāvdaļa. Šis koks ir ļoti svarīgs, jo tajā ir daudz caurulīšu, kas padara to ļoti skanīgu. Egles koka cauruļveida domumi nodrošina, ka ikviena Gareta izgatavotā vijola ir izturīga un elastīga. Koks vertikāli ir stingrāks nekā šķērsām pāri šķiedrai. Man tā ir ļoti svarīga īpašība, jo visa augšējā plāksne vibrē konkrētā veidā. Tādējādi uzsverot konkrētas harmonijas un rezonances. Tas patiešām veido skaņas raksturu. Vai ABS polimērs skanētu labāk, ja tā iekšējā struktūra būtu līdzīga egles kokām? Šajā posmā datorā izveidoto projektu vēl var mainīt, tāpēc Garets nosūta e-pasta ziņu Gregam Vorikā. Es ieteicu izvilkt cauri caurules. Šeit jūs tās redzat. Iztēlojieties, ja uz plakanas virsmas salikt kopā daudz stiebru. Vertikāli tie būtu daudz stingrāki nekā šķērsām. Ideja ir nevien iegūt labāku skanējumu, bet iegūt tādu skanējumu, kas izklausītos pēc iespējas līdzīgāks īstai koka violei. Pēc nedēļas, kad vijoli spēlēs klausītājiem klātienē, Garets uzzinās, vai viņa plāns ir izdevies. Vijoļa meistaram Garetam Balāram šī ir nozīmīga diena. Vijole, pie kuras viņš strādāja kopā ar zinātniekiem no Vorikas universitātes, drīz tiks izdrukāta. Tas ir ieslēgts, tiek drukāts pirmais slānis. Izmantojot digitālo dizainu, printeris no ABS polimēra veido slāni pēc slāņa. Cik ilgi notiks drukāšana? Lai izgatavotu šo vijoli, nepieciešams aptuveni 24 stundas. Cik jums nepieciešams, lai izveidotu koka vijoli? Tas ir ātrāk nekā es spēju izgatavot vijoli. Tam nepieciešams aptuveni mēnesis. Tas īsti nav tas, ko es iztēlojos. Es esmu nedaudz skeptiski noskaņots. Es domāju, ka skanējums ne tuvu nebūs tāds kā īstai vijolei. Šodien 3D drukāšanas ceļā izgatavotā vijole beidzot tiek nogādāta Gareta darbnīcā. Ir pienācis patiesības brīdis. Vai viņa plāns uzlabot vijoles skanējumu un stingrību ir izdevies? Tas brīdis ir pienācis. Oho! Jāsaka, ka tā šķiet visai stingra. Gandrīz šķiet, ka mēs par zemu novērtējām materiālu stingrību. Neliekas, ka tas sairs. Un kakls, es uztraucos, ka tas pārāk lieksies. Es domāju, ka kakls varētu izturēt. Tā neskan vijolē neraksturīgi. Es domāju, ka
Tā būs neskanīga. Tā ir kā maģiskā pasaule. Tā ir kā ziemas ainava. Es īsti nesaprotu, kas notiek. Interesanti. Jāsaka, ka esmu patīkami pārsteigts. Jāatzīst, ka esmu apmierinātāks nekā biju gaidījis. Tas ir pesimisma skaistums. No balta ABS izdrukātā vijole Garetam izskatās daudz sološa, bet galvenais ir skanējums. Profesionālajai violniecei Unai Paliserei ir šaubas. Es nedaudz uztraucos. Spēlējot grupā, nav svarīgi, kādi ir instrumenti ierobežojumi, bet šeit skanējums ir atkarīgs no manis. Man ir jābūt tai, kas rada skaistu skanējumu. Sveika! Sveiki! Priecājos jūs atkal satikt. Es vēlos to redzēt. Kā jums šķiet, kā tā skanēs? Es nezinu, es domāju, ka mums tā vienkārši ir jāizņem ārā un tad jau redzēsim. Ak, Dievs, tā ir balta! Tomēr tā izskatās kā darināta no koka. Tā izskatās kā mūzeja eksponāts. Tā ir dīvaina tekstūra, vai ne? Ļauj man to pasmaržot. Tā ir smaržas pārbaude. Vai esam gatavi? Tā skaita kā viola. Tā dara to, ko es vēlos. Jā, man šķiet, ka jums patiešām ir izdevies. Garet, lieliski, es esmu patiešām pārsteigta. Tā ir daudz labāka nekā es gaidīju. Es domāju, ka mēs varētu sarīkot koncertu un nospēlēt kādus skaņdarbus. Lielais pārbaudījums būs violas spēlēšana klausītājiem pēc 2 dienām. Vai šī viola, spēlējot to līdzās rokām darinātiem instrumentiem, izturēs zinošo klausītāju rūpīgo pārbaudi? Tagad es vēlētos iepazīstināt ar īpašu viesi. 3D drukāšanas ceļā izgatavotu violi. Es nedaudz uztraucos par tās spēlēšanu koncertā. Vai man jums to parādīt? Oho! Tā izskatās kā nokrāsota baltā krāsā, bet patiesībā tā ir darināta no plastmasas, un tā tika izgatavota šādā krāsā. Jā, mēs to izmēģināsim. Don't you go. I got a space in my bed full of words unsaid. Got a bullet in my gun full of things I've done. Tas bija lieliski. Es jūtos lepns par savu darbu un rezultātu. Tas ir bijis atklājumiem pilns process. Šķiet, ka šajā jomā ir daudz iespēju.